Saeimas plenārsēdē šodien atgriezās debates par termiņu uzturēšanās atļaujām. Nacionālā apvienība piedāvāja vēlreiz grozīt imigrācijas likumu, paredzot pilnībā pārtraukt termiņu uzturēšanās atļauju izsniegšanu Krievijas pilsoņiem. Taču šie ierobežojumi netiks ieviesti. Koalīcijas partiju vidū par to vienprātība tā arī netika panākta. Nacionālā apvienība nedēļas sākumā ierosināja liektermiņu uzturēšanās atļauju izsniegšanu Krievijas pilsoņiem. Lai arī kopš septembra nekustamo īpašumu apmaiņā pret uzturēšanās atļauju var iegūt par 250 000 eiro, nacionāļi pārliecināti, kamēr turpinās Krievijas agresija pret Ukrainu, to izsniegšana uz laiku pilnībā jāizliedz. Mēs piedāvājam izdarīt tādus grozījumus imigrācijas likumā, ar kuriem tiek iesaldēta termiņu uzturēšanās atļauju izsniegšana Krievijas federācijas pilsoņiem, kuri vēlas šeit iegādāties nekustamos īpašumus, kuri vēlas šeit ieguldīt komercbankās finanšu līdzekļus un kuri vēlas šeit attīstīt komercdarbību. Rasnečs piebilda, ka Krievija vissāpīgāk spēro tiem, kuri tai viszemāk klanās. Pretējas domas pauda no Saskaņas izmestā Irina Cvetkova. Tieši ar šo likumprojektu tiks apdraudēta Latvijas nacionāla drošība, tiks panākta negatīva ietekme uz tautsaimniecības attīstību, kas, protams, neveicinās valsts budžeta ienākumus. Lielu pārsteigumu nacionāļiem sagādāja Vienotības deputāti. Lai arī tieši viņi bija solījuši atbalstu, balsojumā vadošā partija tomēr atturējās. Līdz ar to grozījumi tā arī netika nodoti izskatīšanai komisijām, un nacionāļu ideja vienotības dēļ izgāzās. Par 20 pret 34 atturas 25 likumprojekts komisijai nav nodots. No acīm redzot, šīs runas par kaut kādu Krievijas agresijas ierobežošanu vai citu retoriku, kas attiecās uz Krievijas ietekmes samazināšanu Latvijā, ir tikai priekšvēlēšana kampaņas sastāvdaļa. Tas nav saistīts ar reālu rīcību, un šīs sponsoru intereses ir tomēr svarīgāks par valstiski svarīgiem lēmumiem. Vienotība savas domas esot mainījusi pēc vakarā notikušās Nacionālās drošības padomes sēdes, kurā atbildīgie dienesti apgalvojuši, ka Latvijai termiņu uzturēšanās atļauju izsniegšana Krievijas pilsoņiem nekādus riskus neradot. Ir spēkā likumdošana, kas ļauj drošības iestādēm agresīviem režīmiem draudzīgus cilvēkus Latvijā vienkārši nelaist. Nevis tikai uzturēšanās atļaujas, bet vīzas nedot, par robežu nelaist iekšā. Daudz stingrāks regulējums jau ir spēkā pret tiem cilvēkiem, kas ir režīmiem, kaut kādiem agresīviem režīmiem draudzīgi. Līdzīgās domās ir arī Saeimas Nacionālās drošības komisijas vadītājs, kurš balsoja pret nacionāļu ideju. Šobrīd ir pilnīgi skaidrs, ka īstermiņā nekāda drošības apdraudējuma šajā jomā nav. Tātad drošības policija pirmām kārtām var jebkurā brīdī kādam, kas liekas aizdomīgs, atņemt šīs uzturēšanās atļaujas. Vienlaikus Zatlers norādīja, ka drošības policijai nepieciešami lielāki resursi, lai kvalitatīvāk pārbaudītu termiņu uzturēšanās atļauju saņēmējus. Ik gadu Latvijā uzturēšanās atļaujas iegūst aptuveni 10 000 cilvēku. Monta Bitiniece, Ingamārs Stankēvičs, TV3 ziņas.